Šodien es uzdevu mākslīgajam intelektam jautājumu. Tas video ir pieejams manos sociālajos tīklos, kur es jautāju īsts video, kur es vienkārši pajautāju mākslīgajam intelektam, kura prasme sievietē ir svarīgāk parūpēties par savām uzacīm, vai spēju nodrošināt sevi ar koptām uzacīm, vai pašai sevi apgādāt, tā kā, piemēram, apgādāt sevi ar ziemas riepām. Un ko tu domā? Pat jau mākslīgais intelekts ir iemācījies, ka sieviete ir jāvar reāli viss pašai. Par cik mākslīgais intelekts mācās no tā, kas jau ir izdomāts, kas ir jau cilvēku radīts, mākslīgais intelekts vienkārši ir kā Wikipēdija runājoša. Vienkārši kas vairāk ir pieejams, vispār viņam pieejams, ja? To arī viņš tā kā translē tev kā atbildi. Un, mani tas neizbrīna, mani tas pamatīgi uzjautrināja, tāpēc, ka tas vēl jo vairāk apstiprina to, cik nākamais gads būs grūts gan tām ģimenēm, kurās reāli knapi viss tā kā uz puņķiem turās, kur ir kašķis uz kašķa, aizvainojums uz aizvainojuma, kur tu vai viņš piecieš daudz ko, kur tu vai viņš izliekās par to, kas patiesībā nebūs viegli. Nākamais gads būs grūts gan ģimenēm, gan uzņēmumiem, jo ļoti daudzi arī klausās, ko runā mākslīgais intelekts. Vopšam, šajā video es centīšos tevi novirzīt uz pareizā ceļa, centīšos tevi iedvesmot, apgaismot un nomierināt. Ka īstenībā viss, kas notiek, pilnīgi viss, kas notiek, ja arī šodien tu to nesaproti, ja piemēram 1. janvārī, kad viss tas sāksies, viss jau ir tagad jau sācies pa lielam, ja. Palēnām tas vilnis jau mums tuvojās. Bet tad, kad viss, kas man ar mikrofonu? Tad, kad viss reāli ies vaļā, tad, tu uzreiz, ir mikrofons, ir. Tu, uzreiz neredzēsi, cik tas tev nāk par labu un cik tas patiesībā tev ir labvēlīgi, tā kā ilgtermiņā, ja. Viss, kas ar mums notiek, ja mums, piemēram, šodien tas liekas slikti, tad pēc gada varbūt mēs sapratīsim, ka tas tiešām nāca man tikai par labu, ja. Tas bija man vajadzīgs, lai es būtu tur, kur es šodien esmu, ja, jo mēs visi esam tomēr vairāk vai mazāk straujāk vai netik strauji, bet mēs visi gribam izaugsmi, mēs visi esam lemti izaugsmei, mēs visi esam šeit nākuši, lai mācītos, un ja uzreiz nepielec, ja pa labam nepielec, tad tiek izmantoti varbūt drastiskāki paņēmieni, ja, un tas varbūt ir sāpīgāki, ja, un tie ir varbūt dārgāki pasākumi, lai tev pielektu beidzot, bet galu galā tas viss mums tikai vienīgi nāk par labu. Tā, es skatos, laikam man ir tomēr beidzot pieslēgts pie mājām luksafors. Mums pielika mūsu krustojumā ielika luksaforus, un jau kāds 2 nedēļas viņi stāv un nebija pieslēgts, un es skatos vienkārši mašīnas brauc un bremzē, un laikam ir tomēr pieslēgti jau. Lūk, atgriežoties pie tēmas. Vispirms tev ir jāsakārto attiecības ar sevi. Ja tu gribi, lai nākamais gads tev būtu pēc iespējas mazāk sāpīgs, tev ir jāsaprot vispār, ko tu gribi, kas tevi padara laimīgu, un jā, es zinu, ka tas izklausās kā visos manos video, kur es runāju, ja vienu un to pašu liekas, bet vēlreiz apskatīsim no šī skata punkta, kāpēc tev ir izdevīgi būt egoistei un ķipa domāt tikai par sevi, ja? Ja tu par sevi pati nepadomās, tad tu gaidīsi, ka kāds cits par tevi padomās, ja? Kāpēc kādam citam būtu jādomā par tevi? Sāc pati ar sevi.
Vienkārši sāc pati ar sevi. Sāc ar to, kādi ir tavi mērķi. Jo, ja tev ir gaišs foršs mērķis, tad tev vispār nav jāuztraucās par to, ka nākamais gads tev varētu būt kaut kāds tur smags vai grūts, jo tev tātad, ja tavi mērķi ir gaiši, tev nākamais gads būs ļoti foršs, ļoti viegls, un tev viss beidzot sakārtosies pa plauktiņiem. Nav tā, ka visiem būs grūti. Grūti būs tiem, kuri ir iesēdējušies savā komforta zonā un mēģina vēl noturēties pēdējiem spēkiem pie tā komforta, kas reāli nav veselīgs. Tas ir tā kā, kad tu reāli vaļājies dīvānā un tu jau reāli esi aptaukojusies, tev jau reāli sirdī jau ir grūti jau, bet tu sēdi tai dīvānā un tūlīt jau viss jau nosmaksi bez mazai un dzīve tev liek celties augšā. Tev tur, nezinu, kaut kas notiek tāds, ka tev čista jāceļās viss, tu vairs nevari gulēt. Un viss, tas ir arī viss. Bet ja tu esi darbīgs cilvēks, strādīgs cilvēks, ja tu esi cilvēks, kurš nes pasaulē gaišumu, ja tu audzini bērnus, piemēram, ja? Tu vienkārši audzini bērnus. Tu nevis domā, kā izpatikt visiem, bet tu vienkārši nodarbojies ar vissvētīgāko lietu, kas vispār varētu būt sievietei, tu audzini bērnus. Tev vispār nav jāuztraucās. Ja tu audzini bērnus un caur bērniem mēģini kaut ko pierādīt, ar savām grūtībām mēģini kādam ieriept, vai arī savā upura pozīcijā tu mēģini kādam justies vainīgam, ka tu esi upuris, cik tev ir grūti, tad mēs jau varam te dziļāk rakt, kāpēc nākamais gads tev būs reāli grūts gads. Jā. Bet ja tu esi savā vietā, cilvēks savā vietā, nākamais gads būs par cilvēkiem savās vietās. Un ja tu esi cilvēks savā vietā, ja tu tiešām nevis aiz kaut kādiem deficītiem audzini bērnus, bet tāpēc, ka tu tiešām no sirds esi mamma ar visu sirdi un dvēseli, tu esi laimīga, ka tu esi mamma, tavs vīrs redz, bērnu tēvs redz, cik tu esi laimīga, un bērni redz laimīgas ģimenes piemēru un modeli, vispār nav ko uztraukties. Bet, kad tu varētu būt nelaimīga? Izskatīsim tādus iemeslus, kāpēc sieviete varētu būt nelaimīga, un līdz ar to arī visa ģimene, līdz ar šo te sievieti, līdz ar šo te mammu, līdz ar šo te sievu, visi ir nelaimīgi. Tā, es neesmu stādījusies priekšā, jau tūlīt būs 8 minūtes, un es joprojām runāju un esmu stādījusies priekšā. Mans vārds ir Juta. Es audzinu dēliņu. Manam dēliņam ir gandrīz jau 2,5 gadiņi. Es esmu jūrnieka sieva. Jau gandrīz 5 gadus. Tūlīt būs 5 gadu jubileja mums. Un es esmu sieviešu mentors sociālo tīklu pasaulē. Sievietēm, kuras vēlās realizēties ar sociālo tīklu palīdzību, es viņas aiz rociņas paņemu un ievedu šajā visā dārzā foršajā un parādu visas tās foršās iespējas, kuras mums visiem īstenībā ir pieejamas caur sociālajiem tīkliem. Esmu tā kā pavadonis tajā visā. Vēl es esmu skaistumkopšanas speciālists. Es taisu permanento make-upu, uzacis, starpskropstu līniju, lūpas, taisu karbona pīlingu, ņemu ārā neveiksmīgo permanento make-upu, ņemu ārā tetovējumus, pati sev arī ņemu ārā tetovējumu. Vajadzētu saņemties. Šīm tetovējumam ir bijušas 4 vai 5 jau lāzera izņemšanas. Gaišāks viņš, protams, ir, bet, vēl vajadzētu saņemties. Tas nav patīkams process. Kaut kad tuvākajā laikā saņemšos, tad jau arī ielikšu kaut kur vai Instagramā, vai TikTokā, vai gan. Lūk, tā kā, jā, es realizējos pamatīgi šajā pasaulē, es vispār nesēžu uz vietas, un arī man nav bail no nākamā gada, jo ar nākamo gadu es domāju, ka jau šī gada beigās jau es paziņošu par vēl vienu projektu, kurā esmu iesaistījusies. Bet nākamais gads man nesīs ļoti daudz augļus, un es jau to zinu un jūtu, jo es nesēžu uz vietas, es no viena neko negaidu.
esmu jūrnieka sieva un es reāli nevis sēžu vienkārši mājās un gaidu viņu un katru dienu stāstu viņam, cik ļoti es pēc viņa ilgojos, cik man grūti vienai pašai, cik man grūti ar visu tikt galā ir un kā man pietrūkst vīrieša mājās. Bet es kruķījos, ņemos, daros, es esmu visu laiku cilvēkos, es visu laiku esmu kustībā. Un es esmu tik tiešām interesanta sev, interesanta savai ģimenei, interesanta savām klientēm, interesanta arī tev, ja tu šobrīd vēl joprojām jau gandrīz 11 minūtes, tu joprojām skaties šo video. Tā kā, kāpēc tu varētu uztraukties un nebūt priecīga tā kā es tagad, jā, bet varētu uztraukties, ka nākamais gads tev varētu būt smags. Tas īstenībā varētu būt tāpēc, lai tu iemācies sev pateikt jā, lai tu iemācies pati sevi nodrošināt ar foršām lietām, ar foršiem notikumiem. Beidzot, varbūt sāktu sevi kopt, jā, jo mēs visas to esam pelnījušas. Tikai mēs neskapēc ir daļa sievietes, kuras gaida no citiem. Ka citi pierunās, ka citi pateiks, ka drīkst, ka citi iedos naudiņu, jā, vai vēl kaut kā. Kāpēc tu pati nevari sev dot šo te zaļo gaismu? Un ja gadījumā nākamais gads būs grūts un tu jutīsies tāda, ka tev gandrīz neko nedrīkst un vispār rokas sasiets un nekam nepietiek un vispār cilvēku nav apkārt, īstie cilvēki nav un īstie notikumi nav un vispār tu jutīsies kā nevis savā vietā, bet reāli tā kā izmesta no sliedēm, tas nozīmē, ka šis ir tas jautājums, kuram tev ir jāpieķerās. Tev ir jāsāk ar sevi. Tev ir jāapzinās sava atbildība par savu laimi savā dzīvē. Man ir tāda superspēja noformulēt lietas un pateikt, kā ir. Vienkārši. Un tie, kas ir gatavi ieskatīties acīs patiesībai, man raksta pateicības vēstules par to, ka cik forši, ka tu par šo runā. Tā, un tagad liekam visu pa plauktiņiem, ja? Kādā veidā tad tu varētu justies vīlusies nākamajā gadā, kā tas varētu izpausties un kā tu varētu sev palīdzēt. Tātad, tad, ja tu, piemēram, savam vīrietim, tu no viņa visu laiku gaidīji, tu viņam neesi interesanta, tu viņam neesi vairs simpātiska, ja? Un tu vienkārši esi rīktīgi, vienkārši nometus sevi pamatus novārtā. Ar ko tev būtu jāsāk? Tev būtu jāsāk ar to, ka tu apzinies, ka tu nerūpējies par sevi vai nu fiziski, vai nu mentāli, vai nu intelektuāli. Ko nozīmē fiziski? Tu nerūpējies par savu ķermeni. Vienkāršiem vārdiem sakot, tu nerūpējies par savu ķermeni, tu nedari visu, kas ir tavos spēkos, jo reāli mēs te nerunājam par kaut kādām plastiskajām operācijām. Mēs nerunājam par kaut kādu iejaukšanos savā ķermeņa labsajūtā caur kaut kādām sāpēm vai nenormālākajām grūtībām. Mēs šeit runājam par lietām, kuras ir pieejamas pilnīgi katrai sievietei, un tā ir pilnīgi vienkārši katras sievietes izvēle. Vai tu to izvēlies dāvināt savam ķermenim vai nē, ja? Un ja, piemēram, tu nedāvini savam ķermenim svaigu gaisu, pastaigas, veselīgu pārtiku, ja? Kustības, tādas, kas ir nevis tikai, piemēram, pastaiga ar bērnu ar ratiņiem, ja? Bet kustības, kuras liek tavam ķermenim justies mīlētam, ja? Un līdz ar to tas pēc tam izpaužās, projicējās tavā figūrā. Tu izplūsti, vai arī tu paliec kaulaina, ja? Tas viss liecina par to, ka ķermenis šīs te rūpes no tevis neseņem. Un cik ilgi tu plāno gaidīt, ka kāds atnāks un izdarīs kaut ko tavā vietā. Ir jāķerās, vērsim pie ragiem, ir jāuzņemās šī te atbildība pašai par sevi, pašai par savu ķermeni, pašai par savu izskatu, ja? Ja mēs runājam par pašu primitīvāko, par figūru, ja, par vienkārši svarīgāko vispār, kāpēc vīrietis vispār varētu tevi izvēlēties, jo tad, kad vīrietis skatās uz sievieti un izvēlās viņu kā,
ja mēs runājam dzīvnieciskajā līmenī, ja kā vienkārši savu pēcteču mammu, ja, viņš skatās pēc figūras. Vai viņa atbilst tiem parametriem, kādi viņam ir vajadzīgi. Ja viņš ir vesels, ja viņš nevis caur traumām skatās, bet skatās ar mērķi, kad ar šo sievieti mēs kopā veidosim ģimeni. Ja? Un šai sievietei būs jāiznēsā un jādzemdē man bērni, kuri būs līdzīgi man un viņai. Ja? Tad viņš izvēlās viņu, izejot no tā, lai viņa tiešām viņu pievelk, simpatizē pēc viņas fiziskā izskata, ja, pēc viņas formām, kā viņa izskatās. Un ja tu uz šo esi rīktīgi vienkārši uzlikusi mīksto un ielaidusi situāciju tā, kad nu jau ir traki, tad nākošgad tev būs veselības problēmas, nākošgad tu uzzināsi, ka viņš tevi krāpj, nākošgad jūs reāli iespējams izšķirsieties, nākošgad tu reāli dzīvosi kompleksos, tāpēc, ka es vienkārši stāstu, kā ir. Tāpēc, kad nākamais gads nesīs rezultātus tam, ko tu esi darījusi iepriekšējos gados, un tur nebūs iespēja nekādā veidā no tā izvairīties. Protams, ja runa ir par vienkārši nevis kaut kādu modeles augumu, es tagad pat nerunāju par kaut kādiem standartiem, kur tev ir jāatbilst kaut kādiem konkrētiem standartiem. Tie standarti, tāpēc jau es teicu, ka vīrietis izvēlās to sievieti, ja, pēc saviem ieskatiem. Ja. Tas nenozīmē, ka viņai ir jābūt 90, 60, 90. Tas vispār to nenozīmē. Tas nenozīmē, ka kaut kur ir uzrakstīti šie standarti. Tie standarti ir katram cilvēkam šeit un šeit. Ja? Un pievelkās tie cilvēki, kuri varēs sadzīvot, ja? kuriem kopā sanāks. Un ja, piemēram, jums jau pat ir kopā sanākuši bērni, tad jums kopā sanāks viss arī turpmāk. Bet vienkārši tev vainu būs jāstrādā ar saviem kompleksiem. Ja gadījumā tagad tu apvainojies uz mani un domā, ka es tagad runāju par to, kad visām būs jātievē nākamgad, ja? Vai tevi reāli triggerē tievās meitenes un tu domā, ka tev uzreiz ir jātievē. Tad nākamais gads tev reāli nospoguļos to, ka tev ir jāstrādā ar sevi. Vai nu tev reāli tad ir jāiet un jādara viss, lai tu sevi varētu iemīlēt, un tev vairs nebūtu šie kompleksi, lai tev vairs netrigerē, ka YouTube'ā runā par to, ka ir vīrieši, kuri skatās uz tievām meitenēm. Ja? Tā vienkārši ir. Es to varu teikt, es to varu neteikt, bet tā vienkārši ir. Ja? Un ja, piemēram, tad, kad jūs sagājāt kopā, tad, kad jūs izlēmāt veidot ģimeni, tu biji slaida, ja? Vienkārši ir tā, ka viņš joprojām mīl šo tevi, kādu tu biji tad. Un pieņem tevi tādu, kādu tu esi šobrīd, aiz cieņas pret tevi, aiz rūpēm pret tevi, aiz vienkārši, viņš tevi pieņem. Viņš tevi vienkārši pieņem, ja? Un ja tu viņu patiesi mīli, un ja tu patiesi gribi, lai viņš ar tevi vēlētos vienkārši instinktīvā līmenī, ja? Lai viņš ar tevi tiešām vēlētos laimīgi nodzīvot līdz mūža beigām, tev ir jārūpējas par savu ķermeni. Tas ir tā kā jau sekundārais, ja? Primārais tev to vajadzētos gribēt priekš sevis, bet es saprotu, ka visvieglāk sevi motivēt, labāk, visveiksmīgāk noturēties uz šīs motivācijas ir tad, kad tu apzinies, kādas sekas vēl bez tā, jo, kad cilvēkam pasaka, tu sevi nemīlēsi, viņam liekas, kas pa muļķībām? Labi, varbūt man ir jāpadzīvo arī sevi nemīlot, ja? Paskatīsimies, kā tas būs. Bet paskatīties, kā tas būs, ka vīrietis skatās uz citām, negribās pareizi. Galīgi negribās. Tāpēc labāk dari visu lietas labā, nevis moki sevi, nevis ņirgājies pa sevi, nevis tur sēdi uz kaut kādām drastiskām diētām, bet vienkārši apsēdies un padomā, vai tev šobrīd tev pašai patīk, kā tu izskaties, vai tu blakus savam vīrietim jūties iekārojama, simpātiska,
vai tu jūties blakus viņam pārliecināta par sevi, un vai tev gadījumā nav kompleksi citu sieviešu priekšā, jo citas sievietes šeit vispār nav vainīgas, nav atbildīgas, un citām sievietēm nav jāmainās, lai tikai tevi netrigerētu, ja? Pasaule nemainīsies priekš tevis, un nākamais gads būs par šo, par to, ka tev būs jāmainās, lai tev pasaule vairs neliktos draudīga, cietsirdīga, lai tu šajā pasaulē reāli ieraudzītu to, ka mēs visi šeit varam būt laimīgi. Vienkārši kāds varēja šos 8 gadus domāt, vēl skatīties, izvēlēties, vai gribēsies, vai negribēsies. Un meklēt sevi, tad nākošgad jau viss. Tā kā, kad ir tā spēle, kur tu skrien, visi skrien ap krēsliem, ja? Un, piemēram, cilvēki ir 20, krēsli ir 19, ja? Tad tajā vienā brīdī, tad, kad visiem ir jāapsēžās, tad tev ir vienalga jau kāds krēsls, ja? Tad nākamais gads būs kaut kā kustības ziņā ļoti līdzīgs, jo tie, kuri joprojām vēl nav noskatījuši savu krēslu, viņiem vienkārši būs jākrīt tur, kur vienkārši būs, ja? Tur, kur būs brīva vieta. Tātad tālāk nākamā lieta, kur, ja tu neattīsties, tad tu reāli degradē, un tad tu reāli jūties nepašpārliecināta, un tad tu, piemēram, varētu baidīties, ka tu gan pati sev kļūsti neinteresanta, gan arī apkārtējiem kļūsti neinteresanta. Tas ir tad, ja tu neattīsties mentāli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu reāli tik tiešām neuzstādi nekādas vēlmes, neuzstādi nekādus mērķus. Tev vienkārši gribās gulēt tajā dīvainā, tu vienkārši vāļājies tajā dīvainā, tu viņā vāļājies, un tev vispār nekas neinteresē. Ir labi, kā ir, tu laidi visu pašplūsmā, un, kaut kā, jā, kā būs, tā būs bezmaz vai. Un tas nozīmē, ka cilvēks mentāli degradē vai stagnē. Tad nākošais gads liks tomēr kaut vai pa pakāpienu, bet paaugties mentāli. Kādā veidā cilvēks mentāli aug? Tad, kad cilvēks iet uz terapijām, tad, kad cilvēks uzstāda tiešām sev mērķus, tādus ilgtermiņa mērķus, jo ilgtermiņa mērķi mums dod pamatīgu dopamīna devu. Tajā procesā mēs dabonam diezgan lielu adrenalīna devu, bet jo garāks mērķis, jo šī adrenalīna deva ir mazākās devās, un mēs viņu tik ļoti nejūtam, un viņa mums dod šo enerģiju, ja? Jo adrenalīns tas ir degviela izdzīvošanai. Ja? Un tad sanāk tā, kad mēs ejam uz šo mērķi, mēs nejūtam, mēs nenoslogojam savu sirdi, mums nav tā, kad mums sirdī baigi strauji jāsitās ir, un tagad šausmīgi stresā kaut kas jāķer un jāgrāb, ja? Vai nu beidz, vai nu mirsti, ja? Bet mēs sevi lēnā garā sagatavojam, mēs sevi lēni motivējam solīti pa solīti, mums ir stratēģija, mēs ejam uz mērķi, ja? Un mēs šo adrenalīnu tā nejūtam, mums viņš vispār nekaitē, mums viņš tikai iedod vēl papildus motivāciju, papildus možumu, papildus kofeīna devu. Jau padisusi. Tātad. Un tas mums veselībai nekaitē, jo viss, kas ir milzīgās devās un viss, kas ir pa daudz, tas mums reāli ir nevis kā ūdens, kā svaiga gaisa malks, ja? Bet tas reāli jau ir kā inde kaut kāda, ja? Un te ir jautājums, vai tu ar šo indi tiksi galā vai netiksi galā. Labi, es jau te pārāk jau metaforās runāju, bet, lai tu saproti, lai tu reāli saproti, cik tas ir īstenībā viss reāli jau zinātniski izskaidrots un pamatots, tev vienkārši ir, vienkāršāk saprast, tad, ja es izsakos tādiem salīdzinājumiem. Lūk, un tad
tad, kad tu saņem šo te dopamīna devu, ka tu esi nonākusi līdz šim te mērķim, tad arī nav tāds, zini, tā kā oda eiforija, tā kā, ka tu, tā kā, nezinu, ierēbusi staigātu pa mākoņiem, nezinu, 5 centimetrus virs zemes, bet tu vienkārši, jā, es darīju un izdarīju. Es esmu malacis, kārtējā lieta dēļ, kuras es reāli varu par sevi lepoties, ja? Un tā tu mentāli attīsties. Nevis tu vienkārši, man ir bail kaut ko darīt, man ir bail kaut ko mēģināt, nav jēgas, nekam nav jēgas. Nu, bāc, ja nekam nav jēgas, tad tiešām jau ir kaut kādi depresīvie simptomi un ir jāstrādā ar sevi. Ja šķiet, ka nekam nav jēgas un ja šķiet, ka visiem pasaulē ir jāmainās, tāpēc, lai tu beidzot varētu šajā pasaulē justies droši un labi. Jāmainās ir visiem citiem, nevis tev pašai, ja? Šobrīd ir pieejami gan online psihoterapijas kursi, gan patstāvīgie psihoterapijas un vienkārši terapijas un visādi tā kā veidi, kā tu vari mentāli attīstīties. Tu vari kaut vai YouTube'ā vienkārši skatīties, ko citi cilvēki runā, ko citi cilvēki stāsta, un tādā veidā jau tev notiek šī te mentālā izaugsme. Jo, ja tu gadiem stagnē, ja tev dzīvē nekas neizmainās, mēs te nerunājam par kaut kādiem tur pozitīviem vai negatīviem notikumiem, mēs runājam vispār par to, ka dzīve plūst, ja? Dzīve mainās. Un, ja tu mentāli attīsties, tad tu esi spējīga pielāgoties visādiem notikumiem. Un tev vairs nebaida šie te notikumi. Tu vienkārši saproti to, ka man šobrīd ir iespēja darīt visu, lai es nejustos kā izsista no sliedēm, bet lai es būtu sagatavota, ja gadījumā notiek kaut kas, ko es nevaru ietekmēt, ko es nevaru izmainīt, ja? Jo es nevaru reāli izmainīt pasauli, bet es varu sevi sagatavot, lai es jūtos stabili jebkurā situācijā. Nu, un nākamā lieta, dēļ kuras tu reāli varētu būt garlaicīga sev un apkārtējiem, tas ir intelektuālais plāns. Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā lieta, kur, ja tu esi reāli dunduks, tad, par ko mēs varam runāt? Ja? Tad tu nemaz neesi nonākusi līdz 28. minūtei šajā video. Garākais video, man liekas. Vēl tas live streams, ko es esmu ielikus, kur mēs ar Artu runājām, un vēl viens, man liekas, bija. Nē. Nu jā, otrs garākais video man būs šitais. Tā kā jā, ja tu esi garlaicīga, ja tu reāli haltūrē uz savu fizisko vai mentālo attīstību, ja tu neesi gatava pielikt pūles tam, lai tu vispār pati priekš sevis būtu simpātiska, justos labi, justos vesela, justos, ka tev šajā pasaulē reāli ir forši. Tad nākošgad tev šajā pasaulē, čista nebūs forši. Vienkārši čista nebūs forši, tāpēc tev ir jau laicīgi vienkārši jāsāk sevi gatavot, un ja tu vari darīt kaut ko lietas labā, un vēl paspēt šogad jau sevi sākt sagatavot, tad ļoti silti iesaku tev to jau tagad sākt darīt. Jā. Tev tas tikai nāks par labu. Jo tas, kurš sevi ir sagatavojis, tas ir tā kā, es nezināju, ka būs ziema, tāpēc man nav ne kurtkas, ne zābaku, ne mēteļa, ne cepures, ne cimduma, nekā nav. Es nezināju, ka būs ziema. Te tu zini, nāk ziema, tāpēc es jau laicīgi visu sagatavošu, lai šī te ziema man nekādīgi nekaitētu. Jo nav sliktu laikapstākļu, mēs visi zinām, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, pareizi. Nodrošini sevi, lai tev būtu šis te piemērotais apģērbs, jo nākamgad būs ļoti, ļoti mainīgi laikapstākļi un būs jāmāk pielāgoties. Tāpēc sagatavo savu garderobi jau tagad. Lūk, šodienai teikšu atā, bučas.